Labrīt! Šodien ir 30. septembris, un es sāku raidījumu Dzīve ir darbs. Un šajā mirklī es izveidoju jaunus modeļus. Es tagad praktizēju jaunu uzvedību. Es sevi aizsargāju, audzinu, atbalstu un mīlu. Jo dzīve ir darbs. Man tāda sakritība ir, ka šodien ir 30. septembris. Es uzkāpu uz svariem un bija 88,8. Un es kaut kur vēl vienu astotnieku redzēju, bet aizmirsu. Un man dēls sasniedz pilngadību. 24 gadi. Un es jūtos, tagad nomierinājos, bet iepriekš es filmēju raidījumu, biju satrikojies. Jo šodien es sagribēju 2 raidījumus filmēt, un vēl no rīta uzfilmēju 1. raidījumu, 0. raidījumu uzfilmēju, tāpēc satrikojos. Un filmēt man patīk, un dzīve ir darbs. Dzīve ir darbs. Ko es daru? Rekur šitādus te jau taisu, es nezinu cik mēnešus jogam taisu. Lūdzu augstāko spēku es. Šeit mēs ar mācekli numur 2 taisījām, rekur jau salikām zobus vaskā. Šitā, vaskā es jau tur tādi taisīju. Salikām, un šitais te, viņš tā kā lika, es viņam atļāvu pilnīgu brīvību, bet šitais te liekas virsū, tur tas viens zobiņš vēl arī ir. Atļāvu pilnīgu brīvību, protams, kad vīrā vajadzēs, tas, kas saprot, tur vajadzēs visu pa vienam izņemt ārā, bet, man jau viss ir kā vajag, man ja kas ir cita bāzīte, kur es pats taisījies, to zobus pārlikšu. Un es lūdzu augstāko spēku, šodien dzīve ir darbs, jo jāpelna kaut kas, te ir diezgan vēsi. Pulkstens ir 6:15. Un tāda dzīve, tāds tas darbs ir. Un dzīve ir darbs, mēs te trenējamies un visu kaut ko taisam. Un te es uzreiz studijā esmu. Šajā mirklī es izveidoju jaunus modeļus. Modelis man apmierina. Es pamodos 5:09, izgulējies, jo vakar ap 10 es eju gulēt, varbūt bišķi vēlāk. Es savā darbā kādus darbus padarīju. Man ar kvēpu filtri problēmas karalienei mašīnai. Un es uzņēmos atbildību, uzzināju, cik tāds maksā, TikToku izpētīju, kur viņš visus mazgā. Un karaliene bija ļoti apmierināta vakarā. Līdz ar to es esmu mierīgs. Pateicība, mīlestība un torti apēdu vakardien. Jo šodien viņi parasti tā dara, ka no rīta agri. Bet kas tur no rīta ēdīs? Es izlūdzos vakar. Šodien nopirks vēl vienu, es jau zinu visu. Būs vēl viena. Un mana dzīve ir darbs. Pagaidām ir viena izdevumi. Bet man arī 2 individuālas karotes taisīšu pats. Tīpā 2. Jo viņš vienmēr der, tas man apmierina. Un es lūdzu augstāko spēku, lai viņš piesēdina man pie galda. Es jau tagad izgudroju, kad ir augsti man te. Bet, varbūt arī augstumā labāk ir. Man tie zobi jāsaliek ir
vaskā. Nu, it kā mēs ar viņu likām 2 dienas tos apakšējos, bet tie, kas saprot, tie sapratīs, nu, indieši tur taisa 20 dienā tādus. Normāli taisa. Nu, 6, es domāju, varu pa dienu sastādīt Diāna. Nu, 6 platītes zobus vaskā, es domāju, mierīgi var pa dienu sastādīt. Es tā domāju, ka var, ja no rīta paņem nospiedumus, līdz vakaram var uztaisīt to plati, bet, nu, ir, tad jāpelna. Jāpelna ir visu dienu, jāpelna cītīgi, tad var to piepelnīt 1 plati pa dienu. Ar platēm nopelnīt nevar daudz, bet, nu, es domāju, ar telefonu, zinu, cigaretes, nu, man tas skopums ir iebīgais, zinu, jo man jau es sapelnīšu, es maksāšu par siltumu, man patīk tāds omulīgums, un gribētu taisīt tos implantus, bet man vajag mācekli man vajag, kurš es veiduli pats sākumā liešu, jo veiduls tas ir pats svarīgākais, man būs novelkamās bildītes, un tas ir mans prestižs, un ja veiduls viss ir čotka, ar vakumu atliec viss manā uzraudzībā, un uz veiduļa derēs, arī mutē derēs, es to zinu, ja veiduls būs labs, un veiduļi mums būs ļoti labi, māceklis numur 2 veiduļus māk jau liet, ģipsi, un man vajadzētu, kas karkasus taisa, dzels pamācīt. Un tad man ir tā doma, bet no augstākais spēks to negrib pagaidām, varbūt pavasarī, bet doma ir, un domas materializējas. Skatīsimies, kā tur būs vēl, kā būs, jo, zini, es tāds cilvēks esmu, gribas vienkāršāko ceļu, vai nu vat atkal, zinu, vat tas man nepatīk, tikai es tāds niķīgs esmu, kaut kāds, tā kā mazliet atriebīgs, bet, nu, šī gadījumā man tas pilnīgi neder. Es jau visu mūžu biju izdomājis, es būšu un māceklis viens man būs, mans māceklis, kurus viņam visu nopircis viņu būšu, viņš visu laiku, mēs, protams, viņu sarunāsim, es jau neesmu despots, es uzskatu, bet virs un vārds, ja mēs sarunāsim, un es jau mācēšu izreikināt, paskatoties. Es šinī biznesā ne pirmo reizi ar pīpi uz jumtu, un pats esmu gudrs, un nevajag mācīt zvejnieku laivā mīst. Šo to es te zinu, kā te ir, bet vajadzīgs ir tas cilvēks. Un, piemēram, es dzīvē darbs, es te jau sāku darbu 5:08, bet pelnīt gribu sākt no kādiem 10, nu, var arī 12, jo es pirmāk braucu jau tās 2 stundas, jau kaut ko kāds ir darījis. Es pakontrolēju visu, ja nu kas kaut ko, un līdz 2. Jo man ir tik smags darbs, man 2 reizes dienā jāguļ ir. Pa nakti jāguļ un pa dienu jāguļ. Es vakar izgulējos pa dienu, jo nebija mācekļi, nekas nebija. Bet, nu, darbs bija baigais, ko es tik nedarīju. Es ar riteni biju Alfā biju. Tad es nopirku augsto gaļu uztaisīju. Tad es mobilo telefonu pasūtīju internetā. Tad es bankomātā biju. Ko es tik nedarīju. Un vēl vakarā revolucionāri sapulcē biju. Pīles vēl baroju. Riteņiem braucu, uz picē biju. Visu darīju. Un dzīve ir baigais darbs, bet darbs man patīk. Bet, nevis bet, augstākais spēks, lai es gribu pelnīt mazliet, pelnīt vajag, mazliet, lai samaksātu par siltumu, jo raidījumā augsti ir,